Jā, mans vārds ir Viktorija. Es strādāju patentu valdē tieši ar sabiedrības izpratnes veicināšanas pasākumiem, rūpnieciskā īpašuma jautājumos. Un viens no šīm rūpnieciskā īpašuma veidiem ir preču zīme. Tātad, ko dara patentu valde? Mēs ikdienā izskatām šos izgudrojumu patentu, preču zīmju un dizaina paraugu pieteikumus, veidojot šo aizsardzību. Esam valsts iestāde. Jā, bet šīs dienas ietvaros vairāk tātad par preču zīmēm. Runājot par to, kas tad vispār ir preču zīme, šis R simboliņš noteikti kaut kur jau ir iepriekš redzēts. Tas attiecina uz to, ka, piemēram, konkrētais logo nosaukums ir aizsargāts. Preču zīme pati par sevi, tas ir apzīmējums, ar kura, principā, šo apzīmējums, kurš atšķir, piemēram, viena konkrēta uzņēmuma preces un pakalpojums no cita uzņēmuma precēm un pakalpojumiem. Preču zīme arī būs šis spogulis, seja zīmolam. Tātad preču zīmēm, šiem logotipiem, nosaukumiem, saukļiem, frāzēm būs šīs uzticība no klientu, auditorijas puses. Un es teiktu tā, ka preču zīme nav obligāti jāreģistrē, bet par to ir vērts aizdomāties, tad, kad mēs plānojam varbūt savu uzņēmējdarbību, attīstīt savu zīmolu turpmāk. Lai būtu lielāks priekšstats par to, kādi tad ir preču zīmju veidi, ieliku šeit populārākos arī ar šiem piemēriem. Jā, tātad vārdiska preču zīme, diezgan populārs veids, kā aizsargāt preču zīmi. Tātad ir tikai šis sauklis. Nav svarīgi, kādi būtu fonti, krāsas, elementi, grafikas. Tātad tīri šis saturs. Ir šāds tātad veids, ko aizsargāt. Tālāk ir figurāla preču zīme. Tātad jau grafikas, logotips, tur būs elementi, kaut kāds interesants fonts, krāsas. Tātad tas būtu tāds arī viens no populārākajiem veidiem, ko aizsargā ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. Tālāk mums ir telpisks preču zīmes piemērs. Mīļākais, ko man parasti patīk, piemēram, semināros, lekcijās vairāk pastāstīt, ir tortes ielviņa. Tur pa vidu var redzēt, ko tas nozīmē šis atveidojums vizuāli, kā izskatās pati torte. Tirgū nevar būt, tāpēc, ka šis atveidojums ir aizsargāts. Un tālāk jau ir krāsu un skaņu preču zīmes. Iespējams, kādreiz arī esat tirgū redzējuši. Ir specifiskas krāsas, kas arī ir aizsargātas. Tātad vēl viens apzīmējums, vēl viens elements, ko uzņēmēja darbībā var aizsargāt, runājot tieši par vizuālo identitāti. Un par skaņu. Arī varbūt Latvijā nav tik populāri aizsargāt, bet viens no piemēriem, ko varētu minēt, ir radio skonto. Šis mazais džingls aizsargāts kā skaņu preču zīme. No pasaules piemēriem varētu minēt, atverot Netflix platformu. Mums izlec gan Netflix šīs logo, gan arī šī specifiskā skaņa. Arī tas ir aizsargāts. Un to neviens cits nevar tirgū komerciāli tātad izmantot bez saskaņošanas. Jā, runājot par šīs dienas pasākumu, konkrēto auditoriju, tad ko pārsvarā aizsargā šo vārdisko sadaļu. Populāri ir aizsargāt savu vārdu uzvārdu, ja mēs veidojam sevi kā zīmolu. Šis segvārds vai skatuves vārds bieži vien tiek aizsargāts. Un, skatoties arī tīri preču zīmju datubāzē, pēdējos piemērus šajā industrijā parādās aizvien vairāk šie piemēri ar podkāstu nosaukumiem. Tātad arī Latvijas podkāstu veidotāji, pāris no tiem sekoja līdzi, ir izveidojuši tiešām tās unikālās frāzes, nosaukumus, kas ir diezgan unikāli, auditorijai tie patīk, ir atpazīstami, un papildus tam bieži vien arī šie zīmolu veidotāji, podkāstu veidotāji sāk ražot savu saucamo merču, kur arī tātad tai preču zīmei parādās liela nozīme. Un šeit arī lejā ir tāds svarīgs punkts, par ko būtu vērts padomāt. Tad, kad mēs vispār esam
tajā procesā, ka mēs vēlamies izveidot šo nosaukumu, frāzi, logotipu, apskatāmies, vai kaut kas tāds pirms tam nav reģistrēts. Tas ir izdarāms mūsu preču zīmju datubāzē, arī starptautiskajā datubāzē, un es ļoti silti iesaku to izdarīt, lai redzētu, vai, piemēram, konkrētais nosaukums ir brīvs, vai arī otra sadaļa, vai mēs nepārkāpsim jau kāda cita preču zīmju īpašnieka tiesības. Jā, nedaudz ierunājos jau par šo merch, jeb merchandise. Šajā gadījumā pastāstīšu par britu mūziķi Harriju Stylu. Jā, kā jau mūsdienās influenceri, satura veidotāji, mūziķi attīsta savu uzņēmējdarbību. Un attīstot savu uzņēmējdarbību parādās šīs konkrētās preces, pakalpojumi, ko tad nākotnē plāno sniegt konkrētais, piemēram, uzņēmums. Un šajā gadījumā Harrijam Stylam bija šis zīmols, vēl projām ir, pleasing. It kā viss jau būtu kārtībā, ir šis nosaukums, ir auditorija, zīmols ir gatavs, tas saskan kopā ar pašu mākslinieku vērtībām un viņa auditorijas vērtībām. Taču, tad, kad runa jau ir par preču zīmes aizsardzību, sākas šie juridiskie šķēršļi. Tur, kur Harrijs, respektīvi tās teritorijas, kur preču zīmi vēlējās viņš aizsargāt, dažās no teritorijām bija jau aizsargāts kaut kas līdzīgs. Tātad atkal atgriežos pie šī mana siltā ieteikuma, pārbaudīt, vai preču zīme ir, tā teikt, brīva, viņu ir iespējams reģistrēt, un vai mēs nepārkāpsim kāda cita preču zīmju īpašnieka tiesības. Līdz ar to, kas notiek, tiek iztērēta diezgan liela nauda, laiks, tātad darbs ar juristiem, lai tālāk jau arī pierādītu savas preču zīmju īpašnieka tiesības, ka tiešām šī preču zīme būs mūsējā. Tālāk piemērs. Šis vairāk būs varbūt TikTok platformas auditorijai, lietotājiem pazīstams. Pirms neilga laika izskanēja diezgan populāri, aktuāli bija teikt šo frāzi very demure, very mindful. Un šis video satura veidotājai aizgāja globāli, ieguva vairākus miljonus skatījumu, un arī pats šis audio. Kas šeit notika? Tad, kad bija vēlme aizsargāt šo preču zīmi very demure, very mindful, izrādījās, ka preču zīme jau ir reģistrēta, un arī dažādi atveidojumi, papildinājumi šajai frāzei arī bija aizsargāti. Tātad viens, tad, kad mēs paši izmantojam, pārbaudam, vismaz komerciālos nolūkos, pārbaudam, vai kaut kas tiešām nav aizsargāts. Tas ir izdarāms datubāzēs. Un otrs, arī Latvijas auditorijai, uzņēmējiem, tīpaši TikTok platformā sekojot līdzi, esmu ievērojis, ka mums ik pa laikam parādās tādas populāras frāzes, vārdu kombinācijas, pat joki, kur ir tiešām kaut 3-4 vārdi, un uzņēmēji ar šīm frāzēm spēlējas marketinga nolūkos. Un, piemēram, auditorija konkrētā, dzirdot šo frāzi, var uzreiz asociēt šo frāzi ar šo konkrēto uzņēmumu. Jāpadomā, vai nav vērts aizsargāt, jo arī, ko es pamanījusi, citi, piemēram, konkurenti, arī sāk izmantot šīs frāzes, kā, piemēram, video āķus, tātad, lai uzrunātu šo konkrēto auditoriju, jo ir jau tās asociācijas ar šīm konkrētajām frāzēm. Jā, runājot par preču zīmju cīņām, kad divas puses cīnas par vienu preču zīmi. Teikšu, tas manās acīs nav nekas unikāls, jo šīs cīņas par preču zīmēm pasaulē notiek regulāri. Šajā gadījumā stāstīšu par preču zīmu vārdu tieši Kylie, kuru vēlējās 2014. gadā TV šova zvaigzne Kylie Jennera iegūt sev. Un kas šajā brīdī
bija tas šķērslis, slavenība Kailie Minoga. Iebilda. Nebūs tā, ka jūs varēsiet, nebūs tā, ka Kailija Dženera varēs strādāt ar šo te vārdu Kailija reklāmā un radošajās industrijās. Jo bija pamats, ka Kailijai Minogai, ja parādīsies tirgū šis te sauklis Kailija uz Kailijas Dženeras produktiem, tas varētu maldināt potenciāli šos te patērētājus, auditoriju, ka īstenībā zem šī te uzņēmuma slēpjas Kailijas Dženeras produkti. Ja, tā tad šādas cīņas ik pa laikam notiek, un līdz ar to, ja tā frāze varbūt nav tik unikāla, vai ir kāds logotips, kuru mēs vēlamies izmantot, padomājam, vai mēs nebūsim, vai mēs vispār varam būt pirmie, kas aizsargā, un tie strīdi ir nelabi, jo tāpēc, ka diezgan ilgs laiks paiet, darbs ar juristiem, pašam preču zīmju īpašniekam arī ir jāpierāda, ka tiešām tā konkrētā zīme reāli tirgū tiks izmantota. To arī, protams, apskatām mēs patentu valdē. Jā, tas būtu tas. Un pēdējais piemērs, kā tad preču zīme miedarbojas ar reklāmu. Respektīvi, šajā gadījumā Amerikā protestu laikā tika izveidota kampaņa. Pepsi uzņēmums sadarbojās ar reklāmas aģentūru, influenceri, modeli Kendallu Dženeru. Un kampaņas scenārijs bija tāds, protests notiek, modele pasniedz šīs Pepsi bunģiņas, dala tās it kā mierinot protesta dalībniekus un vedot to, ka tomēr tā problēma aktuālā sociālā būs atrisināta. Tā arī to kampaņu uztvēra sabiedrība, bet no negatīvā aspekta. Tādā veidā, respektīvi, netika nolasīta pareizi preču zīmes īpašnieka šis mēķis, vēstījums. It kā pati reklāmas tā kampaņa pēc scenārija notika, kā viņai bija jānotiek, taču šeit nebija tas saskaņojums, vai preču zīmju īpašniekam patīk vispār tā doma. Un nācās sabiedrībai atvainoties Pepsi uzņēmumam, nācās arī sagraut šo nedaudz reputāciju. Un šeit ir tas uzteikums, ka ne tikai uzņēmums zaudē šo potenciālo reputāciju, slavu, bet arī reklāmas aģentūra, kas nav pārbaudījusi, sazinājusies ar uzņēmumu kārtīgi, vai tiešām viss ir kārtībā, ka mēs izmantojam preču zīmi šajā kampaņā, šāds ir scenārijs, un, protams, arī izpildītājs, piemēram, satura veidotājs, influenceris, kas būs iesaistīts. Un tas arī ir vairāk stāsts uz priekšdienām, ja gadījumā kāds no jums sadarbojas ar kādu lielu zīmolu, pārliecinieties, ka tas scenārijs, ko jūs esat izveidojuši, tas arī patiks preču zīmju īpašniekam, ja pašam zīmolam. Tas būs tas. Un tad pirmspēdējais slaids. Ieteikumi. Ko tad ņemt vērā, ja tiek plānota preču zīme? Tātad pirmais apskatam datubāzēs, vai kaut kas tāds neeksistē jau. Tas tiešām ir ļoti vienkārši. Preču zīmju datubāze mūsu nacionālā vai starptautiskā strādā kā Google meklētāja programma. Respektīvi, es gribu nosaukt savu preču zīmi par Viktoriju. Es arī ievadu tādā lauciņā Viktorija. Man parādīs visus rezultātus, visus uzņēmumus, individuālais pieteicējus, kas ir principā reģistrējuši vai pat pieteikuši reģistrācijai šo vārdu. Es arī varu apskatīties, kādās jomās uzņēmumi darbojas. Otrs, kā jau minēju, sadarbībā ar uzņēmumiem vienmēr pārliecinieties, vai jūs, kā, piemēram, satura veidotāji, influenceri, jūsu tās vērtības saskanēs arī ar zīmola vērtībām, jo dienas beigās, ja notiek šī reklāma, jūs jau rādat šo preču zīmi.
izmantotu apzīmējumu, kuru zina mērķa auditorija, kas uzrunās to potenciālo pircēju. Un, pa lielam tas būtu no manis viss. Es aicinu, ja nu kādreiz ir kaut kādas situācijas, droši rakstiet mums. Patentu valdē strādā vairāki eksperti ar tiešām vairāku gadu pieredzi rūpnieciskā īpašuma jautājumos. Un, ja ir kādreiz kaut kāda situācija, vēlaties noskaidrot, kā rīkoties, vai ir plānota aizsardzībai šī preču zīme, droši jautājiet. Mēs vienmēr esam uz vietas un gatavi palīdzēt. Un par jautājumiem es vēl gribēju piebilst, ka, ja nu tagad nesanāk atbildēt uz visiem jautājumiem, mēs vēl varam dienas gaitā paralēli tajā live tiešraidē atbildēt paralēli visu laiku šiem te jautājumiem. Jā, paldies, Viktorija. Brīnišķīgs ieskats par preču zīmēm. Jā, mums ir daži jautājumi, un es atgādinu vēlreiz, ka visus jautājumus var iesūtīt slido.com, lietojot mirkļu birku labs jautājums, kur parādīsies arī šī semināra nosaukums, tad, kad jūs atvērsiet. Un tad mēs mēģināsim, cik nu varēsim uzdot šodien, bet ja nē, tad mēs iespēju robežās atbildēsim uz jautājumiem vēlāk. Tā kā jums jāsako līdzi Patentu valdes, Latvijas reklāmas asociācijas, Music Latvija un Laipa sociālā mediju profiliem. Nu, lūk, tātad šeit ir jautājums, uz cik ilgu laiku tiek reģistrēta preču zīme? Jā, no kultūras ministrijas tika labi pastāstīts par autortiesībām un blakustiesībām. Par šiem te laika periodiem es gan neiekļauju savā prezentācijā, bet šeit ir tātad atbilde. Preču zīmi vienreiz reģistrējot, mūsu tiesības ir uz 10 gadiem. Pēc 10 gadiem mums ir izvēle, vai mēs vēlamies turpināt šo aizsardzību, tātad pagarināt termiņu. Mēs to varam izdarīt uz vēl 10 gadiem, un tā līdz bezgalīgam laika periodam. Tātad man jāieraksta manā Google kalendārā, ka pēc 10 gadiem jāpievērš uzmanība, ka beigsies, ja? Jā, un, ja es nemaldos, arī atnāk šis te paziņojums. Brīnišķīgi. Un tātad, vai šī preču zīme tiek reģistrēta automātiski, starptautiski? Automātiski tas nenotiek starptautiski. Mēs kā preču zīmju īpašnieks, tad, kad piesakam potenciālais pieteicējs, pats izvēlas, kurās teritorijās vēlas aizsargāt šo preču zīmi. Tas ir izdarāms nacionāli, starptautiski, konkrētās teritorijās. Tas ir no pieteicēja paša atkarīgs.